Savā 24. gada 11. maija KlāTV runā es pirmo reizi paudu aizdomas, ka jaunie Sahāras putekļu nokrišņi varētu būt vairāk saistīti ar sen patentētu laikapstākļu ieroču izmantošanu nekā ar pašām Sahāras smiltīm. Šodien es jums piedāvāju pirmo analīzes ziņojumu, kurā teikts, ka vismaz 26 elementi, no kuriem daži ir ļoti toksiski, ar katru tā saukto Sahāras putekļu lietu nokļūst uz mūsu galvām. Bet ne tikai uz mūsu galvām, arī uz visu mūsu lauksaimniecību, uz mūsu ezeriem, upēm, dārziem, pļavām un visiem mūsu dzīvniekiem, kukaiņu populācijām gaisā, uz zemes un zem zemes. Bet par visu pēc kārtas. Pirmkārt, vēlos vēlreiz atgādināt par ASV patentu 9924 640, kas ir tikai viens no 10 līdzīgu patentu. Tajā ir aprakstīts, kā Boeing lidmašīnas tiek pārveidotas, lai pārvedātu 25 tonnas smiltīm līdzīgu nanodaļiņu kravu 18,000 metru augstumā. Iemesls tam, lai kontrolētu un manipulētu ar laikapstākļiem un klimatu. Tad es gribētu atgādināt vēl par NATO degvielu, JP8, ko masoniskā NATO jau sen ir pārdevusi aptuveni 90% civilās aviācijas vajadzībām. Tas ir gandrīz visām pasaules lielākajām lidostām. Satraucoši ir minēto piedevu analīžu rezultāti. Šajās militārajās degvielās tika konstatēts liels daudzums alumīnija, bārija, berilija, svina, kadmija, hroma, kobalta, dzels, svara, molibdēna, nātrija, niķeļa, stroncija, titāna, vadānija, cinka un alvas. Tika konstatēti arī daudzi šo metālu oksīdi un citas toksiskas vielas. Šo mērījumu rezultātā mums pirmo reizi radās ideja, ka līdzīgas vielas iespējams varētu būt atrodamas arī smiltīm līdzīgajās smalkajās putekļu nanodaļiņās. 100 miljonu tonu šo putekļu jau ir izkaisīti virs mūsu visu galvām. Un tā sauktais Sahāras putekļu lietus arī varēja būt nokrišņi, kas satur tieši šādas vielas. Jo atklātajos laikapstākļu manipulācijas patentos, tas ir laikapstākļu ieroču patentos, melns uz balta ir rakstīts, kā šīs nanosmilšu daļiņas peld atmosfēras augšējajos slāņos līdz pat 2 gadiem pēc to izmešanas, bet pēc tam pakāpeniski nokļūst uz mums. Un es saku, vai nu klusi, vai kopā ar lietus lāsēm, kad tās krīt ne tikai uz mūsu galvām, bet arī uz visu mūsu tuvinieku, mūsu bērnu galvām. Un tad tās arī aizķipina mūsu saules baterijas, apsmērē visus mūsu transporta līdzekļus, saindē visus mūsu laukus un. Bet pirms es ķeros pie tā sauktās Sahāras putekļu lietus analīzes rezultātiem, man vēlreiz jāatsaucas arī uz plaša mēroga eksperimentiem ar cilvēkiem ASV. Piemēram, 1994. gadā, kas jau sen ir atklāti, man tas ir jādara, lai jūs pietiekami saprastu, ka šādus nežēlīgus eksperimentus ar cilvēkiem faktiski veic valdības, un pēc tam slēpj tiesu iestādes. Un šeit atkal ir runa tikai par aizberga virsotni, ko brīvie apgaismotāji jau ir atklājuši. 1994. gadā nebrīvprātīgie izmēģinājumu objekti bija ASV pilsoņi. Veselas lielpilsētas, kas notika? Militārās lidmašīnas ilgstoši apzināti apsmidzināja viņus ar indi, jo militārie spēki it kā esot gribējuši redzēt, kas notiks, jo kaujas vielas ir jāpārbauda, pirms tās tiek izmantotas pret ienaidnieku. Super, vai ne? Pat pamatskolā, kurā mācījās bērni, 3 mēnešus katru dienu apzināti tika apsmidzināti ar cinka kadmija sulfīdu. Ievērojiet šīs 2 vielas, jo pēc brīža par tām dzirdēsiet vairāk. Cinka kadmija sulfīda miglas sekas bija vienkārši briesmīgas. Puse no visām klasēm pēc tam burtiski nobeidzās, bet otra puse cieta no vissmagākajām slimībām, sterilizācijas un citām kaitēm.
Jo šie neaizsargātie upuri, šie mazie bērni, vēlāk, kad viņi bija jau pieauguši, paši dzemdēja bērnus ar smagiem invaliditātes traucējumiem un tā tālāk. Un šajā brīdī lūdzu saprotiet, ka mēs šeit nerunājam par vienkāršām sazvērestības teorijām, bet gan par veselu valdību un to tiesu iestāžu izdarītajiem noziegumiem, kas jau sen ir atzīti, bet nekad vēl nav pienācīgi sodīti un publiskoti. Kad viņiem jautāja, viņi iepriekš apgalvoja, ka lidmašīnas izsmidzinot tikai nekaitīgas ķīmiskas vielas. Starp citu, mūsu valdības sniedz tādas pašas atbildes kā viņi, kad par tām jautājam, un par 1 miljonu tonu izsmidzināmo nanodaļiņu putekļu saturu tāpat. Un par tā saukto Sahāras putekļu lietu nav nekādu protestu, un vēl mazāk arī no mūsu mainstream mēdīju puses. Bet tagad par šausminošajiem analīžu rezultātiem, kurus mums nodeva neatkarīgie Bosnijas apgaismotāji. Aizmugurē jūs redzat oriģinālu dokumentu tekstam. Viņi ir pasūtījuši salīdzinošo analīzi starp oriģinālajām Sahāras smiltīm un šķietamajām Sahāras smiltīm no Bosnijā, Hercegovinā iegūtajiem nokrišņiem. Viņus interesēja tikai jautājums, vai tā sauktajā Sahāras putekļu lietū varētu būt toksiski elementi. Kaut kas tāds, kas varētu kaitēt mums vai mūsu ekosistēmai. Un tas ir tieši tas, ko vajadzētu darīt valdībām. Bet tā kā neviena no tām neko nedarīja, turpmāk minētā analīze tika veikta privāti. Tātad, papildus sākotnējām Sahāras smiltīm, viņi nosūtīja arī smilšu paraugu no Lukavacas uz Tuzlas ķīmijas inženierijas institūtu. 2022. gada 6. maijā mēs nosūtījām 2 paraugus uz Tuzlas ķīmijas inženierijas institūtu. 1 smilšu paraugu no ezera krasta Tunisijas dienvidos un 1 smilšu paraugu no Dobošnicas, Doņa, netālu no Lukavacas, kas tika ņemts 2022. gada 7. aprīlī pēc sarkanā asins lietus. Kas tika ņemts 2022. gada 7. aprīlī pēc tās sauktā Sahāras lietus. Šis paraugs var būt ļoti strīdīgs, jo Bosnijā parasti pūš rietumu vējš, tāpēc nokrišņus Lukavacā nevarēja ietekmēt izplūdes gāzes no kādas rūpniecības nozares vai termoelektrostacijām un tam līdzīgi. Un te nu tas nāk. Tagad nāk. Analizētajā tā sauktajā Sahāras putekļu lietū tika konstatēti nemazāk kā 26 daļēji ļoti indīgi elementi – alumīnijs, arsēns, bors, bārijas, berīlijs, bismuts, kobalts, chroms, varš, dzels, litijs, mangāns, molibdēns, niķelis, svins, antimons, selēns, alva, stroncijs, tallijs, vanādijs, cinks, kadmijs. Es jau jums teicu, atcerieties pēdējos 2 elementus. Tāpēc alumīnija saturs tikai tā sauktajā Sahāras putekļu lietū no Bosnijas bija 728 reizes lielāks nekā oriģinālajās Sahāras smiltīs. Saprotiet to? Alumīnija smalkie putekļi var, piemēram, izraisīt Alzheimera slimību, bojāt nieres, aknas un kaulus un daudz ko citu. Arsēna saturs arī bija 44 reizes lielāks. Bārija saturs 660 reizes lielāks, bet niķeļa saturs bija 2500 reizes lielāks nekā oriģinālajās Sahāras smiltīs. Tā sauktajā Sahāras lietū tika konstatēts 64 reizes lielāks cinka saturs, bet dzels saturs 23 reizes lielāks un tā tālāk. Un tagad pēc šīs atklāsmes skartos cilvēkus interesē tikai viena lieta. Kas pie velna atļauj šos jaunos ļoti toksiskos kokteļus arvien biežāk izkaisīt virs mūsu galvām? Kas tieši to dara un kāpēc? Kādi ir šo vainīgo vārdi? To mēs tagad vēlamies zināt. Kā uzdevumā un ar kādiem galamērķiem viņi rīkojas? Tā kā šīs iesniegtās analīzes sniedz mums vairāk nekā tikai sākotnējas aizdomas,
ka visa Eiropa ir kļuvusi par ļaunāko hibrīdu teroristu mērķi, ar šo es aicinu visus mūsu skatītājus aktīvi piedalīties turpmākajā izmeklēšanas darbā šajā jautājumā. Kā parasti piespiedu kārtā apmaksātie plašsaziņas līdzekļi atkal neko par to neziņo un pat slēpj daudz sliktākas lietas pretēji savai saprātīgai izpratnei. Mēs par to esam ziņojuši jau katru dienu kopš 2012. gada. Lūdzu, neaizmirstiet, ka ar katru nākamo tā saukto Sahāras putekļu mākoni jūs ieelpojat visas šīs vielas tik ilgi, kamēr tās brīvi lidinās gaisā. Un tad jūs absorbējat šīs periodiskās tabulas nanodaļiņas caur katru ādas poru. Jūs ēdat tās kopā ar bioloģiskajiem dārziņiem, noriet kopā ar dzeramo ūdeni, un pat peldoties tās vielas nonāk jūsos. No visām pusēm, ne tikai caur muti. Paturiet prātā, ka galīgais kaitējuma apjoms un ilgtermiņa sekas vēl nav noteiktas. Taču jau tikai pieaugošais mūsu koku izkropļojums ļauj mums iztēloties, kas ir visļaunākais. Tāpēc jebkura būtiska informācija var aizsargāt un glābt mūsu dabas dzīvību un veselu tautu eksistenci. Lai iegūtu galīgo apliecinājumu par šī putekļu ķīmiskā sastāva izcelsmi, cēloņiem un mērķiem, ir jāveic pēc iespējas vairāk papildu analīžu paraugiem no dažādām izcelsmes vietām. Vēl joprojām nav arī skaidrs, kādā veidā, kādā mērā un ar kādām sekām konstatētos elementus absorbē dažādi organismi. Bet es saku to, turpiniet aicināt savu vēlēšanu apgabala deputātus, ne tikai aizliegt NATO degvielas izsmidzināšanu no mūsu lidmašīnām, kas ir klimata un cilvēku slepkavas. Izglītojiet visus tos, kuri nezina, cik daudzi no šiem iepriekš minētajiem elementiem ir mums nāvējoši. Aiciniet deputātus izglītot cilvēkus arī par to, ka ik gadu tiek izsmidzinātas 10 miljonu tonu alumīnija nanodaļiņas un līdz pat ogļu putekļiem. Neatlaidīgi aiciniet uz atklātām diskusijām par visiem šeit minētajiem laikapstākļu manipulācijas patentiem un laikapstākļu ieroču izvietošanu ar tiem saistīto lietošanu, starptautisko genocīdu. Nav cita veida, kā to var saprakstīt. Aiciniet savus politiķus un deputātus publiski ziņot par tikko minēto Sahāras putekļu analīzi. Un visbeidzot, mums kā tautai ir jāpieprasa tiesības uz mūsu galīgo lēmumu pieņemšanas kompetenci. Līdz tā tiks stingri nostiprināta katrā konstitūcijā un politiķi amatos vairs nevarēs vienkārši iebilst pret mūsu iebildumiem. Lūdzu, izplatiet šādus raidījumus pēc iespējas vairāk cilvēkiem, jo īpaši tiem, kuri vēl joprojām ir nezinoši. Es esmu Ivo Saseks, kurš jau 48 gadus dzīvoja Dieva priekšā.